politiķi un uzņēmēji trešdien tikās Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras rīkotā diskusijā par mikro uzņēmumu nodokļu nākotni. Kā zināms, valdībā tapusi iecerē reformēt līdzinējo mikro uzņēmumu nodokļu kārtību, citu priekšlikumu starpā paredzot arī šī nodokļa likmes celšanu. Viena no aktīvākajām reformu ieceres atbalstītājām, deputāte Elīna Siliņa, uzskata, ka tādējādi darba ņēmēji iegūst labākas sociālās garantijas. Uzņēmēji pārstāvju pārmaiņām asi iebilst. To risinājumu redzēju lēnām un pakāpeniski iet uz šo 15% likmi un paralēli palielinot šo proporciju, kas tiek novirzīta uz sociālās apdrošināšanas iemaksām. Ja šobrīd ir 65%, tad es redzētu, ka būtu jābūt vismaz 80%. Es šeit redzu arī otru risinājumu. Par to es neesmu iepriekš skaļi teikusi, bet ja mēs esam gatavi vispār pārreformēt mikro uzņēmumu modeli, tad es domāju, ka mēs varētu arī atrisināt šo izaicinājumu, darīt to pievilcību tirdzniecības un ražošanas uzņēmumiem un ieviest regresīvu nodokli. Proti, 1000 eiro mēnesī uz vienu darbinieku ir jāpliek ar 15% likmi, un tad, ja tas pārsniedz, tad mēs varam turpināt ar 9% likmi vai ar un tad šie 12 000 eiro gadā uz vienu darbinieku, un no tiem tik piekasēt 15%, tie garantētu šo minimālo sociālās apdrošināšanas paketi, kas būtu līdzvērtīga, pieņemsim minimālās algas nodokļu maksātājiem. Nebūtu tie darba ņēmēji, visi nav, piedodiet, idioti. Un nav viņu vietā jāizlēm, kādu nodokļu režīmu viņš izvēlēsies. Tas ir punkts 1. Bija jātiek no tās bedres ārā, un tie, kas strādāja pilnīgi par melno, tiem bija jādod iespēju kaut kā būt sākt pelnīt un kaut kā attīstīties. Arī politiķi savos uzskatos nav vienoti. Diskusijā piedalījās Nacionālās apvienības pārstāvis Romāns Naudiņš, kurš kategoriski noraida nodokļu likmes celšanas nepieciešamību un sola par to pārliecināt arī savus partijas biedrus Saeimā. Šajā jautājumā kopīgu valodu ar viņu rod arī Saskaņas centra deputāts Ivars Zariņš, kura kolorītajā epiteta apmaiņā ar Finanšu ministrijas pārstāvi Reini Strolli sāka izkristalizēties iespējamā kompromisa variants. Mikro uzņēmumu nodoklis tiek paaugstināts nevis visiem, bet gan pakāpeniski līderu uzņēmumu izaugsmi. Uzņēmēji aizies ēnu ekonomikā. Ko tas nozīmē, ka iespējas šāds nodokļu paaugstinājums ir tikai izdevīgs organizētai noziedzībai, kas iegūst jaunas klientus iespējams. Šis mikrouzņēmuma nodoklis bija vajadzīgs priekš kā, lai mēs varētu radīt šo instrumentu, ievirzīt cilvēkus iekšā uzņēmēju darbībā, lai rastos šīs vērtības ražotāji. Un šī līmenī, ka tas ir cilvēks tikot, šis uzņēmējs tikai dzimst, uzreiz viņam pielietot, salīdzināt viņu, teiksim, uz kājām nostādīt uzņēmēju, sakām, tā kā mazu bērnu un pieaugušu vīrieti pateikt, klausies, tev taču jānes tāda pati štanga, kā tam pieaugušam vīrietim, ja? Un ar to viss beidzas. Mēs ļaujam uzsākt uzņēmējdarbību, attīstīties un stimulējam to izaugsmu, varbūt Zaļņa kunga tālānējos valodā tā runājot, ja Zīdainim liek pacelt to pašu stieni, ko pieaugušam vīrietim, tad tas nav pareizi, bet ļaujot viņam attīstīties, nevajag viņam visu mūžu līdz Zīdaiņa gultiņā, ja, lai viņš var arī izaugt līdz pieaugušam veselīgam augumam. Tā pamatideja filozofiski ir tāda, ka mēs ļaujot augt, mēs arī vienlaikus ceļam likmi. Sakām, jā, ja tu audzi, tad ja tev palielinās arī apgrozījums, ja tev palielinās darbinieku skaits, tad var arī pamodelēt, ka tu tās likmes ceļās uz augšu. Ja? Tādā veidā arī pakāpeniski tas uzņēmums auga, un viņš nonāk un arī ieiet normālā maksāšanas režīmā. Tāpēc, ka visi tie sliktie pieņēmumi ir izdarīti bāzējoties uz to, ka mikro uzņēmums ir tik mazs, kā viņš ir šodien, un viņš 40 gadus paliek tikpat mazs un nekas tur nenotiek. Latvijas darbdevēju konfederācijas viceprezidenta Aiva Vīksne un diskusijas nobeigumā arī Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras prezidents Jānis Enziņš akcentēja, ka pirms jebkādu iespējamu izmaiņu plānošanas ir nepieciešama nopietna diskusija uzņēmēju politiķu starpā, kas šajā gadījumā nebija notikusi. Jābūt kaut kādai gradācijai, 9% ir dzelžāni jāsaglabā uzsācēji, un tad mēs skatāmies apgrozījumu, darbinieku algas, atalgojumi, bet tas ir jāizdiskutē ar nozari,
Es domāju, ka tam ir jābūt pragmatiskam, izdiskutējamam, un tikai tad mēs varam iestrādāt likuma paketēs grozījumus, un tikai tad mēs varam sākt šo grozījumus vizīt. Ideālajā pasaulē, un es ceru, ka Latvija arī būs tā ideālā pasaule, no sākuma notiks diskusijas, situācijas analīze, un tad parlaments arī steigs kaut ko lemt. Tagad sanāk mazliet savādāk, mēs redzam no plašsaziņas līdzekļiem, ka absolūti necaurspīdīgā veidojumā, kas ir koalīcijas padome, ir izlemts, mēs to darīsim. Ja? Un tagad mēs to sēžam pie galda tagad.